Viens no elektrodrošības noteikumiem ir vienā kontaktā vai vienā pagarinātājā neslēgt pārāk daudz elektroierīču. Kāpēc tā? To es izstāstīšu šajā video. Katrā mājā, dzīvoklī vai ēkā, kur ir elektrība, ir arī elektrības drošinātāji. Tie var būt automātiskie drošinātāji, kādi ir šeit, tie var būt arī kūstošie drošinātāji, kur metāls stieplīti pārkūst, un tie var būt arī pēc formas apaļi un citādi. Šos automātiskos drošinātājus var vienkārši atkal ieslēgt, taču, ja ir pārdedzis kūstošais drošinātājs, būs jāpērk jauns. Te tu redz divus 16 ampēru drošinātājus. Tas nozīmē, ka jau caur šiem drošinātājiem cauri iet strāva, kuras stiprums pārsniedz 16 ampērus, drošinātājs pārtrauks elektrisko ķēdi un elektrības šajā dzīvokļa daļā vairs nebūs. Šim dzīvoklim ir divi drošinātāji. Viens uz vannas istabu, virtuvi un vienu istabu, un otrs uz koridoru un pārējām divām istabām. Līdz ar to kopumā dzīvoklī strāvas stiprums var būt lielāks par 16 ampēriem, bet tieši tajā daļā, kur ir vannas istaba, virtuve un viena istaba, uz tām ir viens drošinātājs, un šajā daļā nevar pārsniegt 16 ampērus. Tavās mājās var nebūt 16 ampēru drošinātāji, bet piemēram 13 ampēri vai arī lielāk par 16 ampēriem. Šis trešais slēdzis izslēdz elektrību visam dzīvoklim, gan tai pusē, kur ir viens drošinātājs, gan tai pusē, kur ir šis otrs drošinātājs. Kāpēc ir vajadzīgs drošinātājs vai vairāk drošinātāji? Pirmkārt, lai nesabojātu elektroierīces, kuras ir ieslēgtas kontaktos, jo, ja elektrotīklā rodas kļūmes vai izslēgums, tad šāda liela strāva var sabojāt ierīces. Tas var ļoti uzkarst vai pat aizdegties. Lai tā nenotiktu, ir vajadzīgs drošinātājs, kurš pārtrauc elektrisko ķēdi. Un otrkārt, ja kontaktā sasprauž pārāk daudz ierīču, pa vadu plūst ļoti liela strāva, līdz ar to vads sakarst. Un tas var sakarst tik ļoti, ka sakust vai pārdegt, un pa to vairs nevar plūst elektriskā strāva. Tā kā vadi bieži vien ir iemūrēti sienās, līdz ar to, lai šādu vadu, kurš ir pārkusis, nomainītu, būs sienā jātaisa caurums, un tas ir ķēpīgi, sarežģīti un arī dārgi. Bet kā zināt, cik un kādas ierīces drīkst slēgt vienā kontaktā vai vienā pagarinātājā, un kuras nedrīkst? Te ir parādīts pagarinātājs, kurš ir arī iesprausts kontaktā, lai gan es te neesmu zīmējis to pašu visu vadu, jo tas nav nepieciešams, to mēs atcerēsimies. Un tad uz pagarinātāju nāk divi vadi. Es zīmēšu to viens, kas būs sarkanais, tas, kas viņš te tā iet gar vienu pusi schematiski, un otru vadu es uzzīmēšu zaļā krāsā, kurš ies gar otru pusi. Šie vadi ir saslēgti tā, ja mēs pievienojam kādu ierīci, tad šīs ierīces visas būs savienotas paralēlā slēgumā. Un tā ir visos kontaktos, ne tikai pagarinātājos. Un to var arī redzēt. Tātad šis kontakts ir paralēli šim kontaktam, saslēgt paralēli šim, paralēli šim, paralēli šim. Tikai šobrīd tajos kontaktos nav iesprausta neviena elektroierīce, līdz ar to strāva neplūst. Paralēlais slēgums ir ļoti noderīgs, jo tad visiem elementiem, kas ir saslēgti paralēli, ir vienāds spriegums. Tad, piemēram, šajā kontaktā iespraužot ierīci, tu zinās, ka tā ir 220 voltu spriegums. Tāpat arī blakus kontaktā būs tieši tāds pats 220 voltu spriegums. Un tāpat arī visās pārējos kontaktos. Tieši tāds pats spriegums, kāds visos pārējos kontaktos un pagarinātājos tavā mājā un dzīvoklī. Lai plūstu strāva, pagarinātājā ir jāiesprauž kāda ierīce. Iespraudīsim mikroviļņu krāsni. Mēdz būt dažādas mikroviļņu krāsnes, bet tas, cik ātri šī mikroviļņu krāsnes uzsilda pārtiku, ir atkarīgs no tās jaudas. Piemēram, šai mikroviļņu krāsnī jauda ir 1200 vati. Šos vatus, jeb jaudu, var atrast, tie ir uzrakstīti vai uz mikroviļņu krāsnes, vai
dokumentos, kas nāca līdz, kad mikroviļņu krāsns tika pirkta. Līdz ar to, ja mēs zinām, cik ir spriegums un kāda ir jauda, mēs varam izrēķināt, cik liela strāva plūst pa šo vadu uz mikroviļņu krāsni. Formula, kas jāizmanto, ir P, jeb jauda, ir vienāds ar I, kas ir strāvas stiprums, reiz U, kas ir spriegums. Šajā gadījumā mums ir jāuzzina strāvas stiprums no šīs formulas. Izsakam strāvas stiprumu, tas būs abas puses dalot ar U, mēs iegūsim P dalīts ar U. Līdz ar to, lai aprēķinātu strāvas stiprumu, kāds iet pa šo vadu cauri tajā brīdī, kad mikroviļņu krāsns darbojās, mums ir jāizdala šī te jauda ar spriegumu, kas ir 220 volti. Paņemsim palīgā kalkulātoru. Tātad 1200 dalīts ar 220. Iegūstam 5,454545, jeb nopaļojot, tas būs 5,5 ampēri. Līdz ar to var pierakstīt arī, ka caur šo te vietu kontaktā, jeb šo paralēlo atzaru, plūst 5,5 ampēri stipra strāva. Pieslēgsim vēl arī teikanu. Teikanas jauda ir 2000 vatu. Arī to izdalīsim ar spriegumu, jeb 220 voltiem, un iegūsim, cik liela strāva plūst caur teikanu, kad tā darbojas. Izmantosim kalkulātoru, nodzēšam 2000 dalīts ar 220 ir 9,09, jeb 9,1 ampērs. Līdz ar to šajā vietā caur paralēlo slēgumu plūdīs 9,1 ampērs liela strāva, bet šajā vietā šīs abas divas strāvas, jeb abi divi strāvas stiprumi sanāk kopā, līdz ar to šajā vietā būs 9,1 plus 5,5, kopā būs 14,6 ampēri stipra strāva. Un tas jau ir ļoti tuvu šiem 16 ampēriem, kas ir vienam drošinātājam. Līdz ar to, ja šajā pagarinātājā ieslēgtu vēl kādu ierīci, kas patērē diezgan daudz strāvas, mēs varētu rēķināties ar to, ka drošinātājs vai nu izkustu vai atslēgtos, un mums nebūtu elektrības uz kādu brīdi, kamēr atkal šo drošinātāju ieslēgtu. Kā zināt, kuras ierīces var vienlaicīgi slēgt vienā pagarinātājā vai vienā kontaktā, kurš iet uz vienu drošinātāju, un kuras ierīces nevar? Esmu izveidojis nelielu tabulu ar dažām bieži sastopamām elektriskām ierīcēm mājās, to jaudām, vidējā stabiņā. Un jaudas var atrast vai nu rakstīts ir uz ierīcēm vai uz to lādētājiem, vai arī to tehniskajās grāmatiņās. Un strāvas stiprumu, kuru var izreķināt tieši tāpat, kā es jau parādīju pirms tam. Un tātad augšpusē ir tās ierīces, kas patērē vislielāko jaudu, vai kurām ir vislielākais strāvas stiprums, piemēram, elektriskais sildītājs 9,1 ampērs, un teikana, redzam, ka to, ja saslēgtu vienā kontaktā, vienā pagarinātājā, būtu vairāk nekā 18 ampēru stipra strāva. Līdz ar to 16 ampēru drošinātājs šajā gadījumā, šajā brīdī izslēgtos. Mikroviļņu krāsns jau ir krietni mazāk, 5,5, gludeklis un veļas mašīna. Vēl arī salīdzinoši daudz, 4,5 abi divi, bet arī krietni mazāk nekā elektriskam sildītājam un teikanai. Un tad te jau ir citas ierīces, kas ir daudzreiz mazāk, piemēram, Xbox, spēļu konsoli 0,8 ampēri, datoram 0,7, televizoram 0,5. Protams, ka tas var atšķirties dažādiem modeļiem atkarībā no tā, cik viņi ir energoefektīvi.
un tad pavisam maz mobilā telefona lādētājiem 0,02 ampēri, iPod lādētājiem vēl pat mazāk 0,01 ampērs. Tās ierīces, kurām ir ļoti liela jauda un caur kurām iet ļoti stipra strāva, nav nemaz tik daudz. Mēģināsim tās atcerēties un neslēgt vienā kontaktā. Rūpēsimies par elektrodrošību savās mājās.